Aleluja! Aleluja! Ja. Jā, šodien mēs esam ļoti kuplā skaitā Dieva nama pagalmos. Es domāju, ka daudzi no mums dzīvo vēl tādā, es pat teiktu, svētību mākonī. Ja, no pagājušās sestdienas svētdienas es kopš piekdienas vakara dziedu savā sirdī vienu dziesmu, un līdz pat šim rītam, kā no rīta sāku, tā līdz vakaram, īpaši prieks redzēt bijušos kaimiņus Dieva namā, ja, un īpaši prieks redzēt, laikam viens otrs ir pirmo reizi mūsu draudzē, mēs jūs sveicinam, un tiešām ceram, ka Dievs jūs bagātīgi svētīs. Mums ir viesis šodien, un mēs izmantosim laiku, iesim pielūgsmē, slavēšanā, un pēc tam ņemot vērā, ka mēs esam, es domāju, ka viens otrs no mums ir kaut ko brīnišķīgu piedzīvojis pagājušajā nedēļas nogalē, mēs dosim iespēju liecināt, bet man jums būtu lūgums tā īsi, konkrēti, lakoniski pastāstiet to, ko Dievs darīja. Ja? Es piedzīvoju tādu brīnišķīgu, kā lai jums saka, ir cilvēki, kurus Dievs ir ielicis man sirdī, par kuriem es lūdzu, un 2 no tiem cilvēkiem bija Nātana pasākumā, un abi 2 bija priekšā. Un man tas bija... Mēs zinām to, ka lūgšanā ir spēks, un tas ir iedrošinājums katram ikvienam, ka ir jāturpina lūgt, un Dievs dara savu darbu. Tie abi 2 bija jauni cilvēki, un mana sirds gavilēja un priecājās, ja, abi 2, laikam drusku jaunāki par manu vecāko dēlu, ja, abi 2 Dievam kalpojumu kaut kādā brīdī pagrieza muguru, un šajos dievkalpojumos es redzēju, ka abi 2 bija priekšā, par viņiem lūdza un aizlūdza, un biju ārkārtīgi priecīga un Dievam pateicīga par to, kā Dievs aicina atpakaļ. Ja? Tāpēc lūgsim par savējiem, un kājās piecēlušies, iesāksim dievkalpojumu ar lūgšanu, un es aicināšu slavēšanas meitenes pēc tam nākt šeit priekšā. Ja? Debesu Tēvs, Kungs, mēs Tev pateicamies, Dievs, par šo brīnišķīgo dienu, ko Tu mums esi devis. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka varam būt Tava nama pagalmos. Tēvs, es Tev īpaši gribu pateikties, Dievs, par šo brīnišķīgo pasākumu, Kungs, ko mēs esam visi kopā piedzīvojuši Rīgā, Dievs, kā Tu pieskāries, kā Tu mainīji sirdis, Dievs, kā Tu dziedināji, kā Tu atjaunoji, Dievs, ka daudzi šajā pasākumā Tevi atrada kā savu kungu un glābēju. Tēvs, paldies Tev par to, Dievs. Debes Tēvs, un šodien, Kungs, mēs atkal esam Tava nama pagalmos, lai godinātu, lai slavētu, lai pateiktos Tev, Tēvs, par to darbu, ko Tu dari mūsu dzīvēs, Kungs. Pestītā Jēzu Kristu, un lai lūgtu par savu tautu, kuras vidū Tu mūs esi ielicis, Dievs. Debes Tēvs, un mēs Tev īpaši lūdzam svētī arī mūsu viesi. Kungs, Tu viņu esi atsūtījis ar kādu noteiktu nodomu mūsu vidū. Tēvs, Kungs, mēs šo dievkalpojumu ieliekam Tavās rokās. Dievs, mēs lūdzam, runā uz mums, Kungs, šajā dienā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Halleluja, Dievs ir brīnišķīgs. Un es ticu, ka Dievs sagatavoja kaut ko īpašu un brīnišķīgu priekš katrai viena no mums. Halleluja, mēs Tevi slavējam, Kungs. Neceru uz saviem spēkiem, bet uz Tavu žēlastību. Žēlastību. Tev vien vēlos dzīvot, kalpot, visu sevi nododu tik Tev. Nododu tik Tev, neceru uz saviem spēkiem, bet uz Tavu
vēlos dzīvot, kalpot visu sevi, nododu tik tev. Nododu tik tev, mēs dziedam slavām, slava, slava, aleluja, tev slava, 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 aleluja, tev vienam slava, 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 aleluja, tev vienam slava, slava, aleluja. Neceru uz saviem spēkiem, bet uz tavu žēlastību. Žēlastību, jā, kungs. Tev vien vēlos dzīvot, kalpot visu sevi, nododu tik tev. Nododu tik tev, slava tev, slava, slava, aleluja, tev vienam kungs. Slava, slava, aleluja, tev vienīgam. Slava, slava, aleluja, slava, 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 aleluja. Nāc un redzi. Slava, slava, aleluja. Slava, slava, aleluja. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Viņš glābā. Viņš mani glāba, mani mainīja, visu manu dzīvi apkārt apgrieza. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Jā, man. Viņš mani glāba, mani mainīja, visu manu dzīvi apkārt apgrieza. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Viņš mani izglāba, viņš mani izglāba, manu miesu dziedināja, manu prātu atjaunoja. Viņš mani izglāba, viņš mani izglāba, manu miesu dziedināja, manu prātu atjaunoja. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Jā, man. Viņš mani glāba, mani mainīja, visu manu dzīvi apkārt apgrieza. Jā. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Jā. Viņš mani glāba, mani mainīja, visu manu dzīvi apkārt apgrieza. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Viņš mani izglāba, viņš mani izglāba, manu miesu dziedināja, manu prātu atjaunoja. Viņš mani izglāba, viņš mani izglāba, manu miesu dziedināja, manu
ko tas kungs ir darījis man. Halleluja, kungs. Halleluja, kungs. Tavs diženums, kungs. Tava varenība, kungs. Šeit valda, kungs. Valdi tu, kungs. Valdi tu, kungs. O svētais gars, nāc un darbojies, kungs, lai aizdegās katra sirds, lai aizdegās katrs gars, kungs. Kungs, mēs pateicamies par tavu diženumu, par taviem darbiem, kungs, par taviem brīnumu darbiem, kungs, ka mēs tos redzam, ka mēs tos jūtam, ka mēs tos dzirdam, kungs. O, kungs, paldies, Tēvs! Paldies par tavu diženību un varenumu, kungs. O, kungs, Jēzu, tavā vārdā mēs varam veldzēties, tavā vārdā, kungs, mēs varam mieru rast, tavā vārdā, kungs, mēs varam atbildes, kungs, sasniegt, kungs, to, ko tu esi paredzējis ar tavu vārdu, kungs. Tavs vārds ir, kungs, abās pusēs griezīgs zobens, kungs. O, kungs, mēs pateicamies par dīženumu, par varenumu, cik liels tu esi Dievs, cik liels un bijājams tu, kungs, cik lieli ir tavi darbi, kungs. O, kungs, mēs pateicamies, kungs. Halleluja, halleluja. Viņš gaismā sevītī un slēpjas tumsībā, no viņa balstā trīc, no viņa balstā trīc. Tā kunga diženums, godībā ir tērts, lai zeme priecājās, lai zeme priecājās. Viņš gaismā sevītī un slēpjas tumsībā, no viņa balstā trīc, no viņa balstā trīc. Cik liels ir mans Dievs, dziedi līdz, kā liels ir mans Dievs, redzēs to ik viens. Cik liels ir mans Dievs, cik liels, cik liels ir mans Dievs, dziedi līdz, kā liels ir mans Dievs, redzēs to ik viens. Cik liels ir mans Dievs. Viņš pastāv mūžīgi, un viņa rokas laiks, iesākums un gals, iesākums un gals. Mans Dievs ir trijos viens, Tavs Dēls un Svētais Gars, lauvā arī Jēvs, lauvā arī Jēvs. Cik liels ir mans Dievs,
kungs, tu esi liels un varens Dievs. Liels un varens, spēcīgs. Kungs, dzīvais Dievs, ko var pielīdzināt tev. Nav neviena tev līdzīga, kungs. Dzīvais Dievs, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, ka tu esi mūs aicinājis, ka tu esi mūs izredzējis, ka tu mūs esi darījis par saviem dēliem un meitām, par saviem mantiniekiem, mans kungs, par saviem lieciniekiem, mans kungs, šai pasaulē, Dievs. Paldies tev, Dievs, par svēto garu, ko tu esi sūtījis savā vietā. Paldies tev, kungs, ka mēs piepildītu ar tavu garu, kungs. Varam izplatīt tavu valstību, Dievs. Darīt tavus darbus, mans kungs. Būt rīki tavās rokās, mans Dievs. Paldies tev, dzīvais Dievs. Tu esi visu darījis, visu devis, kas mums ir vajadzīgs šai dzīvei un svētapšanai. Tu esi visu sagatavojis nākamai dzīvošanai, mans Dievs. Dzīvais Dievs, paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs. Mēs esam izglābti, kungs, mūsu vārdi dzīvības grāmatā. Mēs piedaram tev, kungs. Un mēs saņemsim vienu dienu šo dzīvības mantojumu, Dievs, ko tu esi sagatavojis saviem bērniem. Paldies tev, debes Tēvs. Es tev pateicos, kungs, par draudzi, Dievs, ka mēs varam šeit virs zemes nevis vieni iet šo ticības ceļu, bet kopā ar brāļiem un māsām Kristū varam lūgt viens par otru un stiprināt, varam dalīties gara dāvanās, tai svētībās, ko tu mums katram esi uzticējis, Tēvs. Dzīvais Dievs, paldies tev, kungs, kad arī šodien un šeit un tagad tu esi mūsu vidū caur svēto garu, un ja tu atnāc, tur vienmēr kaut kas notiek, tu nebija reizes, kungs, ka tu būtu un nekas nenotikt, kungs. Tur slimie ir veseli, tur saistītie ir atbrīvoti, tur izsalkušie ir pēduši. Dzīvais Dievs, tur tava valstība spēkā nonāk, mans kungs. Un mēs lūdzam, lai tas tā arī ir šodien, Dievs, ka mēs baudam tavu klātbūtni, mēs to piedzīvojam, mēs to nesam tālāk, mans Dievs, un stāstam par taviem brīnuma darbiem, kuriem nav gala, mans kungs. Slava tev, Dievs, ļauj mums baudīt šodien, baudīt šo mīlestību kopā ar tevi un atspirkties, lai varētu iet tālāk nākamo jūdzi, Dievs, un darīt tālāk, Dievs, to, kam tu mūs esi izredzējis, Tēvs, lai tavs svaidījums nolaižās, Dievs, pār tavu draudzi un taviem bērniem, mans kungs, ka mēs esam gari svaidīti un piepildīti, miera, prieka, svēta gara pilni, mans kungs, lai godinātu un slavētu tavu svēto vārdu. Aleluja, Dievs, jo tu esi cienīgs. Viss gods tev, viss slavu un pielūgsme. Jēzus vārdā. Svētais Dievs, tu esi šeit, lūdzos manu sirdī atkausē. Ak, šķīstī manas lūpas, kungs, kad pie tavām kājām zemojos. Ak, svētais Dievs, tu esi šeit, lūdzos manu sirdi atkausē. Ak, šķīstī manas lūpas, kungs, kad pie tavām kājām zemojos. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība, es esmu glābts. Tikai tavā žēlastība, tikai tavā
grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābts. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābts. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābts. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu Halleluja, kungs. Halleluja, Tēvs, kungs. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev, ka Tu mani atradi, Dievs, šajā pasaulē, Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka Tu man cerību devi, Tēvs. Mieru manā sirdī, Dievs. Paldies Tev par to, Tēvs. Kungs, un es šodien lūdzu, Dievs, par mūsu piederīgajiem, par dēliem un meitām, par tētiem un mammām, par brāļiem un māsām, Dievs. Debes Tēvs, daudzi no mums gadiem lūdzu un aizlūdz, kungs. Pestītāji, un es Tev pateicos, Dievs, ka es arī šajā sestdienā un svētdienā piedzīvoju, Dievs, kā Tu atbildi uz lūkšanām, kungs. Kā Tu pieskaries mūsu bērniem, Dievs, kā Tu maini viņu dzīves, Dievs. Debes Tēvs, es Tevi šodien pateicos, kungs. Pestītāji, Tavs spēks nav mainījies, Dievs. Kungs, mēs ieliekam savu tautu, savu zemi Tavās rokās, kungs. Pestītāji, mēs lūdzam, Dievs, glāb mūsu tautu, Tēvs. Kungs, Tu esi cerība, Tu esi dzīvība, Dievs. Kungs, nekā nav virs šīs zemes, Dievs, kas spētu velcēt cilvēka dvēseli, Dievs. Kā Tavs tuvums, Dievs. Paldies Tev par to, kungs. Paldies Tev, pestītāji, pieskaries šajā dienā katram ikvienam, Dievs. Pestītāji, ar savu mīlestību, Dievs, pieskaries, Tēvs, pieskaries, kungs. Debesu Tēvs, kungs, un es Tev pateicos, Dievs, ka visi tie apsolījumi, Dievs, ko Tu esi solījis mūsu zemē, Tēvs, ka tie ir jauni, āmen, Dievs, ka mēs to piedzīvosim, kungs. Vienu dienu, Dievs, mēs piedzīvosim, kā nāks atbilde uz mūsu lūgšanām, Tēvs. O, dzīvais Dieva gars, pestītā Jēzu, kungs, un lieto mūs šai dienā, Dievs, lieto mūs šai dienā, Tēvs, kā traukus Tavās rokās, Dievs, kā traukus Tavās rokās, Dievs. Debesu Tēvs, kungs, pieskaries šai dienā. Tēvs, pieskaries katram ikvienam, Dievs, tikai Tu redzi katra sirdi. Tēvs, Tu zini, kas ir katra vajadzība, Dievs. Tu zini, kas katram ir vajadzīgs šai vietā, Tēvs. Runā uz mums caur savu svēto garu, Dievs. Pieskaries tiem, kas ir slimi, Dievs. Dodi brīvību tiem, kas ir saistīti, Tēvs. Dodi cerību tiem, kam tā ir dzisusi sirdī, Tēvs. Dodi gudrību tam, kam tā ir vajadzīga, Dievs, jo Tu esi gudrības avots, Tēvs. Tu esi gudrības avots, Dievs. Uz Tevi mēs liekam savu cerību un savu paļāvību, Tēvs. Paldies Tev, dzīvais Dieva gars, par Tavu darbu mūsu dzīvēs, kungs. Paldies Tev par to, Tēvs. Turpini uz mums runāt. Āmen. Atver savu sirdi, aizver savas acis.
vienkārši baudi šo klātbūtni. Atraisies no visa, kas ir apkārt. Vērš savu skatienu uz tēti. Baudi šo sadraudzību ar viņu. Viņš un tu. Un tas ir tas labākais un foršākais moments. Sirdis
pielūdzu, tevi pielūdzu. Radi ceļi, brīnumus dari, uzticams tu gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Radi ceļu, kungs, radi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Pat ja neredzu, zinu, tu dari, pat ja nejūtu, zinu, tu dari, tu nepārstāji strādāt, tu nepārstāji strādāt. Pat ja neredzu, zinu, tu dari, pat ja nejūtu, zinu, tu dari, tu nepārstāji strādāt, tu nepārstāji strādāt. Pat ja neredzu, zinu, tu dari, pat ja nejūtu, zinu, tu dari, tu nepārstāji strādāt, tu nepārstāji strādāt. Pat ja neredzu, zinu, tu dari, pat ja nejūtu, zinu, tu dari, tu nepārstāji strādāt, tu nepārstāji strādāt. Pat ja neredzu, zinu, tu dari, pat ja nejūtu, zinu, tu dari, tu nepārstāji strādāt, tu nepārstāji strādāt. Esi šeit, mūsu vidū nāc, esi šeit, mūsu vidū nāc, es pielūdzu, tevi pielūdzu. Esi šeit, darbojies tu, kungs, es pielūdzu, tevi pielūdzu. Esi šeit, mūsu vidū nāc, es pielūdzu, tevi pielūdzu. Esi šeit, darbojies tu, kungs, es pielūdzu, tevi pielūdzu. Esi šeit, mūsu vidū nāc, mēs pielūdzam tevi, Tēvs. Mēs pielūdzam tevi, kungs, esi šeit. Ir tāda brīnišķīga Dieva klātbūtne šai vietā. Mēs nākamās dziesmas laikā savāksim labprātīgos ziedojumus, un pēc nākamās dziesmas es lūkšu, ja tu jūti, ka tev ir jānāk liecināt tieši šodien, nāciet lūdzu, īsi, lakoniski, konkrēti. Ja jūs jūtat, ja varat citā reizē izstāstīt, nāksiet citā reizē, bet ja jūs jūtat, ka šodien gribu dalīties ar to, ko Dievs darījis ir manā dzīvē, tad nāciet šeit pēc nākamās dziesmas. Ja? Viņš ir labs, mana sirdī skan slavas dziesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Eju cauri ielejām, kur visapkārt ēnas tev, nebaidies, viņš tevi
viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk, Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Kad mēs bijām savos grēkos, nolēmā par mums, viņš mīl, viņš mums deva svēto garu, lai mēs varam liecināt, Dieva vārds ir nemainīgs, viņš ar tevi vienmēr kopā būs, Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slavas dziesmatām, Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk, Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Dievs ir labs, Dievs ir labs, viņš ir labs, manai sirdī skan slavas dziesmatām, Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk, Dievs ir labs, viņš ir labs, Dievs ir labs, viņš ir labs, Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Jūs gribat liecināt, droši. Māsa Baiba grib liecināt, jānāk tā, lai ekrānā var redzēt. Nav jāslēpjās, jā? Vai tu man tādu maziņu ieraudzīs? Noteikti. Labdien, mīļie, es šodien nedabūju jums visiem sasveicināties. Dievs ir labs. Un lūkšanai ir ļoti liels spēks. Es arī biju hallē, bet bija tādi apstākļi, ka es, jāsaka atklāt, es neko nesaņēmu. Bet, Dievs sagādāja man pārsteigumu ceturtdienu, jo otrdien un trešdien, vai tur bija tas silts, un tad bija augsts, un kas to zina, kā bija. Un man sāka ļoti durt labajos sānos, es nevarēju elpu pievilkt. Bet domāju, nekas, ceturtdien Guntiņa mani ved, un es esmu laimīga, ka es tieku draudzē. Un labs svaidījums bija, un es jūtos ļoti labi. Par mani nelūdza, es priekšā nenācu, un aizbraucu mājās. Un pēkšņi jūtu, ka es varu elpot brīvi, ka man vairs nesāp. Slava Dievam! Tātad secinājums, lūkšanas darbojās ne tikai tad, kad uzliek rokas un lūdz, bet arī viss tā atmosfēra un viss Dieva spēks ir liels. Paldies viņam par to! Paldies! Āmen! Vai ir vēl kāds? Kamēr dobelēja svētku liecība. Vakar bija dievkalpojumi, vakar bija koncertā, tur Pļavas estrādē. Smuki koncerts, kāds koncerts, cilvēki, pasaulīgā tauta, mēs skatāmies, notiekās, dzied un dejo, un nāk melni mākoņi, un sāk smidzināt, un cilvēki vairs neskatās tik daudz ne uz to koncertu, ne apkārt, ne pa kabatām vai kur, bet skatās uz debesīm. Es domāju, paldies Tev, debes Tēvs, par svētību, ka Tu svētī mūs šodien, ka cilvēki nevien uz cilvēkiem un uz to koncertu, bet paskatījās uz debesīm, un Dievs to speciāli darīja, lai tauta paskatās arī uz debesīm, jo no kurienes nāk svētība? No debesīm. Un tāds smuki uzlīja lietutiņš cilvēki, un skatās Dievs, un Dievs priecājās. Un saka, paldies Tev, Pēteri, par svētībām, par lietutiņu, ka dobele paskatījās uz debesīm. Tas jau ir pirmais solis, pirmais pakāpiens. Un
caur šo svētību es gribu teikt, ka dobele ir svētīta vakar un ļoti svētīta, gan vakar šodien, gan arī turpmāk. Ir svētīta šī Dieva svētīta, šī tauta, kas šeit dzīvo, un caur šo tautu, kas šeit dzīvo, daudz cilvēki atgriezīsies, daudz cilvēki ieraudzīs Dievu, ieraudzīs patiesības gaismu, un daudz cilvēku un daudz tautas tiks svētītas caur šo tautu, kas dzīvo dobelē. Jēzus vārdā. Amen. Āmen. Mācītāja Gunta, ja kāds nezina, ja? Ja kāds nezina, jā. Es reti, kad tiek pie liecināšanas, man vienmēr jāiet ar lielu bībeli, aiz liels kancels, bet bija tā, es braucu pakaļ dēlam pirms evanģelizācijas trešdienu uz lidostu, es aizbraucu, savācu viņu lidostā, atbraucu mājās un vakarā saprotu, ka man mugura ir beigta. Ar to es domāju, sēžas nervs, un man tā dzīvē jau ir bijis nereizi vien. Iepriekšējā gadā es 3 nedēļas praktiski pa gultu nodzīvoju ar lielām sāpēm, nevarot neapgriezties no uz vienu sānu uz otru, kur vēl piecelties, apsēsties un tādas lietas. Smērēju zirgu smēres un ko man visu nesa, un beigās ar potēm vēl beidzām, ja? Nu, un es apmēram saprotu, kur es atrodos, kas tas tagad būs. Un saku dēlam, nu ir cauri, no mašīnas nevar praktiski izkāpt ārā, un viss tās kustības, viņš saka, nu tāda jau tev Rīga garām, mamu. Rīga garām, es saku, kā varbūt Rīga garām? Un tas ir tas, ko es nezinu, es kā svētkus gaidu, kā dziedātāji gaidu dziesmu svētkus, tā es laikam vēl vairāk gaidu šos pasākumus Rīgā. Es domāju, nē, nu Rīga nevar būt garām. Un pirms tam es biju raidījumā pie Artūra, un Artūrs saka, beigās, nu tā kā kacinot mani pašās beigās, saka, nu bet tad, Gunta, tu tomēr tad brauks uz to Rīgu, jā? Es saku, Artūr, lai es neaizbrauktu, man ir jāiemet pagrabā un jāizliek atslēga priekšā. Un redzat, par vārdiem jāatbild. Un tagad ir tas pagrabs un ir tā atslēga priekšā, jo praktiski, ka tu gan no mašīnas nevar iekāpt, neizkāpt, kā tu tur uz to Rīgu, tur vēl arī, jūs zināt, tad ir karsts, tad ir augsts un viss kopā. Un man vēl mājās 7 gulētāji. Nu, tie nav tie gulētāji, kur latviešu laika prognoze saka, tie nav tie gulētāji. Tas ir mans brālis ar visu savu ģimeni un vēl plusā kādu cilvēku klāt. Tas nozīmē, ir 7 gultām jābūt saklātām, ir jābūt brokastu galdiem, vakariņu galdiem un visam pārējām vēl pie plīts pa vidu, ja? Es domāju, tā. Zvanīt viņiem, teikt, kad es pakustēties nevaru, vai ko tagad, izvēles priekšā. Es kaut kā norimos un domāju, nē, es uz Rīgas vienalga braukšu. Un nākamā dienā ir jau tas, tā ceturtdiena ir trakāk vēl kā trešdiena, un beigās, jau tā piekdiena ir klāt. Bet, es kustos, jo man nav variantu, es nevaru izvēlēties kaut ko citu, jo man ir cilvēki apkārt ap mani. Tūlīt būs viss pie galda. Kustos, vakarā brauc prom, aizbrauc, un, protams, no tās mašīnas knapi izveļos ārā. Sāp viss malas. Aizbraucu tur, un es sevis tā domāju, kaut tas nātans man kaut vienu reizi uzlikt roku. Gribās. Un kā bērnam našķis, gribās, jā, svētību. Un tagad tur kaut kur pa vidu, mēs tur esam turpat kaut kur ar māsu, un viņš iet cauri, jau ka priekšā daudz cilvēku jau ka bija. Pēkšņi viņš iet tiem tur cauri, liek rokas, iet kaut kur te garām, liek rokas. Es tik skatos, man māsai uz galvu, tā jau gāžās atpakaļ, uzreiz uz manu galvu, es uzkrītu viņai virsū, un vēl tur tālāk iet, jau reizi viena ir. Viņš nāk atpakaļ, un vēl tā faja, bet tādu faja, ka iedzina man tā kā seju, ka viņš man zemēdz iedzīs iekšā, ka smaga roka uz galvas. Es tur nogāžos gar to savu beņķi, palieku guļot. Un tagad guļu un domāju, pagaid, es guļu uz betona grīdas. Ar sēžas nervu, kurš sāp šausmīgi. Kā es vispār uzcelšos? Ar sasvīdušu muguru. Jo tur nebija savādāk. Varbūt kādam, es biju slapja, man liekas, ar visiem matu galiņiem. Es guļu uz betona grīdas augstas. Es saprotu, kur es guļu, es jau neesmu atslēgusies tādā mērā. Un domāju, interesanti. Jo tāpēc, ka agrāk es te tīnu apkārt, man baibiņa veda, nezinu, kamieļas palvas vai kas tās pa ilām, kad tu tīnu apkārt uz silto smērē un kā tik kaut kur nesavalk, jā? Tagad es pieceļos, man uzreiz viens rauj pie rokas.
Augšā, jāiet augšā, es skrienu augšā, mācītājiem augšā. Es domāju, kāds vēl augšā, tur jau pa tām trepēm jākāpj ir, vai ne? Un, es vēl nezinu, ko man tā mugura darīs, jo man piecēla praktiski. Es jau saku, man jau pietiek. Es jau vienreiz dabūju, ka viņš gājas to pusi, es nebiju cerējis, vēl vienreiz dabūju otrais atpakaļ nākot, jau pietiek. Kas tā sēž, domāju, kas es jocīgas pilnīgi. Man pa velti piedāvā vēl vienu reizi, kas man pa daudz kaut kas jau ir ticis, jā? Kā pietiek, kur pietiek? Kā pietiek, jā? Tas jau nav tā, ka tu zupēd vai kotlets, jau pietiek, jā? Vēders pilns. Tu taču no Dieva vari ņemt un smelt, un tev nav par daudz. Tur nekas par daudz nevar būt. Es domāju, es iešu augšā arī. Kā kauns nedaudz, domāju, kāds pamanīs, domāju, tā tik visur lien. Bet ja man tāda iespēja ir, uzkāpu vēl augšā. Tur bija tepiķīts kaut kāds dēļu grīt, es nezinu, kas tur bija. Es nezinu, kurā brīdī. Es pat nezinu, kurā brīdī. Es esmu pilnīgi vesela. Es biju pilnīgi vesela, un es saskaties 5 reizes gulēju uz betona. Ar slapju muguru. Kā tas var ārstēt? Domājiet paši. Ne tās zirgu smēres siltās, ne kaut kādas citas injekcijas, ja? Ar slapju muguru uz betona grīdas. Dievs ir labs. Viņš patiesi ir labs. Viņš man dziedināja, un es tās nākamās 2 dienas varēju kaut uz vienas kājas lēkāt, jo man tiešām bija ko klāt galdus un vākt un būt un kalpot viņiem visiem uz Rīgu skriet. Un es visu to izdarīju ar lielu prieku un sajūsmu. Un man nebija ne 3 nedēļas, ne pat 3 dienas nebija gultā jāguļ. Slava Dievam. Nen. Šajā nedēļā man viena darba kolēģe teica tā, Ērika, bet ar ko tad tur tā, kas tu esi, tie vasarsvētki? Es saku, jā, vasarsvētki. Ar ko te jūs tur atšķiraties tur no tiem maniem kaimiņiem, kas tur Ziemassvētkus un nesvin un Jāņus nesvin un ko? Es saku, Gita, viss ir ļoti vienkārši. Mēs ticam no Bībeles 1. vāka līdz pēdējam, ka viss, kas tur ir rakstīts, ir jā un āmen. Mēs ticam dievišķai dziedināšanai, mēs ticam atbrīvošanai, mēs ticam glābšanai un pestīšanai. Vai ne, Natālija? Mēs tam ticam un mēs to esam piedzīvojuši savā dzīvē. Bravo, Gerald. It's your time. Jā? Ilu, tu viņu tulko? Jā? Ok, I will try. Jā? You will make it, not try. Ok, amen. Tā. Okay, I will give this one to you. Jā, paldies. Jā. Mācītāji, cik mēs laiku viņam dodam? Līdz vakaram. Till evening. Tomorrow at 8 o'clock I have to be at work. Labdien. No, lavak. Yeah, labdien. Hello. I am very happy to be here once again. Es esmu ļoti priecīgs būt šeit atpakaļ. Būt šeit vēl vienu reizi. Tā. I was here last year. Es biju šeit pagājušajā gadā. And for sure, I saw the Holy Spirit moving into this church. Un pavisam droši es redzēju, kā Dieva gars darbojās šajā draudzē. And he did his work. Viņš darīja savu darbu. And then šodien, un šodien he will again do his work. Un šodien viņš atkal darīs savu darbu. Amen. You are here not by mistake. Tu neesi šeit kļūdas dēļ iemaldījies. But you are here for a purpose. Bet tu esi šeit kāda noteikta mērķa dēļ. The heaven knows that you are here. Debesis zina, ka tu esi šeit. And Satan knows that you are here. Un arī Sātans zina, ka tu esi šeit. Now shout hallelujah by saying, I am here. Un tagad sauc aleluja, sakot, es esmu šeit. Say, I am here. Es esmu šeit. Esmu šeit. I am here. Yes. Greetings from Africa. Sveicieni no Āfrikas. And I thank God for your love.
Un paldies jums par jūsu mīlestību. There is Mācītājs Gunta, allow me to say this. Mācītāja Gunta man atļāva pateikt sekojošo. We received your donation with great thanks. Mēs ar lielu pateicību saņēmām jūsu palīdzību. Thank you for sharing your food with the needy. Paldies, ka dalījāties pārtikā ar tiem, kuriem ir liela vajadzība. What can we give you? What can we give you? Ko mēs jums varam iedot? Should we give you a cars or building for you or what? Nothing. Ko mēs jums varam iedot? Mašīnas vai namu priekšpulciešanās? Neko tam līdzīgu nevaram iedot. But the one you are serving Bet tas, kuram jūs kalpojat, will pay you back. tas jums bagātīgi atmaksās. Amen. Amen. I thank God for my family in Tume. Es pateicos Dievam par savu ģimeni In Tukum, my no brother- Tukuma. Yeah, maybe could you come and say hi? Jūs varat atnākt šeit And priekšā un, And your family. Your ja, un family. jūsu ģimene. Yeah, these people. Hey. Droši, skaļāk, drošāk. Ja? Es jums dodu mikrofonu. They are my friends, Tie ir mani draugi. and they also support children in Uganda. Un viņi arī atbalsta bērnus Ugandā. They are not Bill Gates, not Bill Gates. Bill Gates. Ok, That's people. tātad viņi nav Billy Gates, ja? Zinat? Jā. But whatever they get, Bet tas, ko viņi dabū, they make sure that they reserve something for Ugandan children. tātad no tā, ko viņi nopelna, viņi vienmēr atliek kaut ko priekš bērniem Ugandā. My brother Gatis and your beautiful wife and the beautiful children, God bless you so much. Un brāli, māsa un jūsu brīnišķīgie bērni, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Maybe you can say a word, not preaching, I am the preacher. Aha, ok. Es gribēju padalīties, kā I want to share how I met Gerald. he speaks Es gribu both padalīties, kā es iepazinu Geraldu. Aptuveni 15 gadus apakaļ. Gregors skolā Saldū. Gadu mācījos tur. Un tur iegriezās dažādi viesi no dažādām valstīm. Man tas gads bija interesanta pieredze. Es tikko biju atgriezies kristietis, no augšas piedzimis. Un gada beigās es gribēju padoties. Es biju vīlies dažādās, kā jau mēs visi reizēm, vai ne? Bet Dievs sūtīja Geraldu, lai runātu manā dzīvē prieku, mieru, iedrošinājumu un cerību. Un es gribu iedrošināt, tu nekad nezini, kādu cilvēku Dievs lietos tavā dzīvē. Tāpēc esi uzmanīgs, varbūt tavā dzīvē būs kāds likteņa cilvēks. Nelaid viņu prom. Dzīvē var nākt daudz cilvēki. Bet es lūdzu, lai Dievs jums dod acis redzēt. Dievs sūtīts cilvēks. Jo šis brālis, es esmu reizēm, kad man ir bijis grūti piezvanījis, lūdzis iedrošinājumu, un gars ir biezāks par asinīm. He's my brother, he's my friend. Viņš ir mans brālis, mans draugs, Mans garīgais tētis. my spiritual father. Amen. Amen. Jā, Amen. God bless you. God bless you. Grand. God bless jā, you. lai Dievs svētī 4 reizes visām paudzēm. We are just one body in Christ. Mēs esam viena miesa Kristū. No Europeans, no African. Jā, tur nav ne latvieša, ne afrikāņa, But we belong to the kingdom of God. bet mēs piedaram Dieva valstībai. Amen. 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 Father, in the name of Jesus, Tēvs Jēzus Kristus vārdā. we glorify your holy name. Mēs paaugstinām Tavu svēto vārdu.
into this wonderful place Un mēs lūdzam tavu svētību šai vietai, with your wonderful people. taviem brīnišķīgajiem ļaudīm. Holy Spirit, Svētais gars, we call upon your presence. mēs lūdzam pēc tavas klātbūtnes. Blood of Jesus, Jēzus asinis. you have a power over each and every person. Tev ir vara pār jebkuru cilvēku. Help us, oh God. Palīdzi mums, Dievs. We need your spiritual help, Mums ir vajadzīga tava garīgā palīdzība, physical help, fiziskā palīdzība, financial help, finansiālā palīdzība, each and every type of help. visa veida palīdzība. We look unto you. Un mēs skatāmies uz tevi. You are our everything. Tu esi mūsu viss. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Say amen. Sakiet āmen. Vai debes Tēvs palīdzi man tulkot? Jā. The pastor said that speak and speak. Aha, mācītāja teica, runā. Cik daudz mēs laika viņam dodam? Mācītāja teica līdz vakaram. I don't know. Maybe some of us will go to work. I think. Jā, es nezinu, bet ja kāds no jums dodās uz darbu, es teicu, ka man rīt 8 jābūt darbā. Jā? We are serving a God Jā. who has a good program. Mēs kalpojam Dievam, kuram ir laba programma. So he will lead us Viņš mūs vadīs, and we will be contented. We will be happy. all un of mēs us. būsim gan laimīgi, gan viņš piepildīs mūs. Amen. Āmen. Yeah, I will be a bit brief Es būšu īs, because after here we will go to where? We go to Tume from jā, here. tātad, šī jau ir otrā vieta, kur viņš kalpo, un pēc šī dievkalpojuma mēs dosimies uz Tumi. Pareizi? Okay. I don't know. Programs is too much for me, so Aha, I don't. es nezinu, tā programma ir tik piepildīta, ka es ar to visu tur tā netieku. Kur vedu, tur braucu. Either we go to Tume or to Tukums or to Lepaya or where I am ready. Okay. Lai kur mani vestu, vai tā būtu Tume, vai Liepāja, vai Tukums, es esmu gatavs. I thank God for my sister. Es pateicos Dievam par savu māsu. I believe that the Holy Spirit will move into us. Amen. Es ticu, ka Dieva gars darbosies mūsos. And we will give you something which is very special from heaven. Un mēs jums sniegsim kaut ko, kas ir īpašs un no debesīm. I know everybody here Katrs šeit, is passing through challenges. katrs, kas atrodas šeit, mēs ejam cauri izaicinājumiem. You don't know my challenges? Jūs nezināt manus I don't know your izaicinājumus. challenges. Es nezinu jūsu You don't know her izaicinājumus. challenges. Jūs nezināt citu izaicinājumus. But what we know Bet tas, ko mēs zinām on this earth, šeit, we must face all those things. Bet tas, ko mēs zinām, ka šeit virs zemes mēs sastopam visas šīs lietas. But we have our helper, Bet mums ir mūsu palīgs, the Most High God. mūsu svētais Dievs. I don't know. Do you also move with the Bibles? I don't know. Jūs arī Bībeles lietojat? Lietojam, jā, using. Maybe some of you. Varbūt daži no jums. But it will be good to have a Bible. Jā, bet ir ļoti labi, ka jums ir Bībele. Yes, some of you maybe have cell phones which have Bibles. Jā, dažiem no jums ir vietāluņi, kuros ir Bībele. Or computers and so on. Jā, vai kompjūteri, viedierīces, Which jā? is very good. Tas It's ir very labi, good. tas ir labi. But please, have your Bible. Bet, iegādājieties arī Bībeli, It's the word of God jo tas ir Dieva vārds. which gives us power and strength. Tas dod mums spēku un stiprumu. Without the Bible, Bez Bībeles I am nothing. es esmu nekas, You are nothing. un arī tu esi nekas. And remember, Un atceries, those people who rejected the word of God, tie cilvēki, kuri ir nolieguši Dieva vārdu, they are nothing. viņiem nekā nav.
You are somebody if you have the word of God. Tu esi kaut kas tikai tad, kad tev ir Dieva vārds. You may say that, oh, is the Bible the word of God? I have God into my heart. You may say like that. Jā, un varbūt kāds saka, Bībelē ir Dieva vārds, bet man Dievs jau ir sirdī. It's okay, but you need also the Tas ir Bible. ļoti labi, bet tev joprojām ir vajadzīga Bībele. Amen. Amen. God bless you. Lai Dievs svētī jūs. Our pastor said that I will preach and then we shall get also time to pray for each other. Mācītāji teica, ka man ir laiks sludināt, bet pēc tam ka ir laiks arī, ka mēs varam aizlūgt par cilvēku vajadzībām. Amen. Amen. I am here today. Es esmu šeit šodien. So in a few hours, he will take me somewhere where I don't know. Ja? Kur būsiet pēc dažām stundām, to es nezinu. And I don't think that this year, I don't think that I will be back here. I don't think. Un es nedomāju, ka es vēl kādu reizi būšu šeit atpakaļ. Maybe until next year, or if not, then in heaven. Ja? Un pat ja nākamo gadu neatbraukšu šeit, tad mēs tiekamies debesīs ar jums. We don't know when Jesus will be back. Ja? Jo mēs arī nezinām, kad Jēzus būs atpakaļ. What I know from him, he said, be ready. Bet tas, ko es no viņa zinu, viņš man saka, esi gatavs. That any time from now, I am coming back. Ka jebkurā mirklī, sākot no šī, es varu nākt atpakaļ. If he comes back, okay, we go. Okay. Ja viņš nāk atpakaļ, mēs ejam viņam pretim. And then we will meet in heaven. Un tad mēs satiksimies debesīs. But if he is still there, Bet, ja mēs joprojām esam šeit, I repeat again, if he is still there, bet, ja viņš joprojām ir debesīs, we will meet again. tad mēs atkal satiksimies. I was sharing with our Pastor Gunther that it's also time for you to come to Africa. Es arī teicu mācītāju Guntai, ka tas ir arī laiks jums braukt pie mums uz Āfriku. Yes. Yeah. The door is open for you. Durvis ir atvērtas, lai jūs atbrauktu. So you're welcome. Tāpēc esat laipni aicināti Āfrikā. Maybe you may not get a place where to sleep like this one. Okay, jūs nedabūsiet tādu vietu kā šī, kur pārgulēt nakti. Tāda nebūs. But we are there. Bet jūs būsiet tur. You will sleep into our houses. Jūs gulēsiet mūsu namos. You may not get food like this one. Jūs nesaņemsiet tādu ēdienu kā šeit. But you will get fresh food. Bet svaigu ēdienu jūs dabūsiet. Amen. Amen. And the most important thing, you will also get the word of God. Un pati svarīgākā lieta, ka jūs arī dabūsiet un saņemsiet Dieva vārdu. Amen. Amen. Yeah, I think we can now go on. Un es domāju, ka mēs varam turpināt pēc ielūguma. You know, we are in the world which is full of wars. Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir pilna ar kariem. When I talk about war, it's not about Ukraine and Russia or Israel with Palestine. Un kad es runāju par karu, es nerunāju par Ukrainu un par Krieviju vai par Izraēlu un Palestīnu. Yes. Jā, tas arī ir karš. We Christians, we are also facing wars into some areas. Mēs kā kristieši sastopamies ar karu kaut kādās noteiktās mūsu dzīves jomās. But praise God, we have the over king and king who is overall. Amen. Bet paldies Dievam, mums ir ķēniņš, kas ir uzvarētājs un uzvarētājs vēl vienu reizi. There's a song which says that if Jesus is for us, un Dieva vārds saka, ja Jēzus ir par mums, no one will overcome us. Tad nekas mūs neuzvarēs. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, un ja Jēzus saka jā, no one can say no. Neviens nevar pateikt nē. Who will say no? Kurš ir tas, kas var pateikt nē Jēzum?
If Jesus has said yes, his yes will remain yes from today, tomorrow, and forever. Amen. Un ja Jēzus saka jā, tad tas jā ir šodien, rīt un mūžam jā. Amen. This is why we are claiming the belief for Jesus. Un šī pasaule dara visu, lai mēs neticētu Jēzum. Ja es kaut kur jūs palabojat mani. This is why we are claiming Latvia for Jesus. Un mēs šajā karā paziņojam un deklarējam Latvija priekš Jēzus. Amen. 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 You know, sometimes Dažreiz it's good to show your enemy that you are somebody, then you boss. You say, enemy, you are just nothing. Aha. Un dažreiz ir ļoti labi savam ienaidniekam nodemonstrēt, klausies, tu neesi nekas. If Jesus say yes, Ja Jēzus saka jā, nobody will say no. neviens, nekas nevar pateikt nē. Amen. Jeremiah chapter 30. Jeremija Chapter 30. nodaļa no Verse 16. līdz 17. and pantam. 17. Jeremija 30 no 16. līdz 17. pantam. We want to see what the Bible says. Mēs gribam redzēt to, ko Dieva vārds saka. This is your food today. Tas ir tas ēdiens mums šodien. And I believe it will help you. Un es ticu, ka tas jums palīdzēs. We will read in our local language. Mēs lasīsim latviešu valodā. Ja? Jeremijas grāmata. Tādēļ visi, kas tevi centušies aprīt, tiks aprīti. Visi tavi apspiedēji aizies ieslodzījumā. Visi, kas tevi putināja un postie, tiks pakļauti postam. Visus, kas tevi aplaupīja, es nodošu laupītāju rokās. Jo es sasiešu tavas vātis un dziedēšu tavas brūces, saka tas kungs. Tādēļ, ka tie tevi, kas tu tiešām esi Ciāna, sauc par atstumto, par kuru neviens neapjautājas. Amen. Amen. I began saying that everybody has his or her own challenges. Un es iesāku ar to, ka es teicu, ka katram no mums ir savi izaicinājumi. But then we are serving a God who does not sleep. Bet mēs kalpojam tādam Dievam, kurš neguļ. We are serving a God who has full power. Mēs kalpojam Dievam, kuram ir viss spēks. Amen. Amen. Our God is not his power is not like the power of human beings. Dieva spēks nav tāds spēks kā cilvēkiem. You know, okay, we are seeing nations against nations. Mēs redzam, kā tauta cīnās pret tautu. People against people. Cilvēki pret cilvēkiem. They fight day and night. Viņi karo dienu un nakti. And they seek help from different countries. Un viņi meklē palīdzību no citām valstīm. But our God, Bet mūsu Dievs, he doesn't seek help from any person. Viņam nav nepieciešamība no kāda cita meklēt palīdzību. Viņam pašam tā ir. Amen. He doesn't need power or help from European countries. No. Our God doesn't need help from European countries. No. Jā, Dievam nav vajadzīga palīdzība no Eiropas Savienības valstīm. Our God doesn't need help from America. No. Un mūsu Dievam nav vajadzīga arī palīdzība no Amerikas. Amen. Amen. If it's time to help you, he helps you without any people's help. Ja ir pienācis laiks saņemt palīdzību no Dieva, tad viņš tev palīdz, neprasot nevienam citam palīdzību. Amen. Yes? Then clap hands for him. Clap hands for him. Droši aplaudējiet viņam. Yes. Amen. What's the name of your president? Kāds ir mūsu prezidenta vārds? Edgars Rinkevičs. Edgars. Yes. If Edgars come here. Ja Edgars, prezidents Edgars atbrauc
Once he says anyone, you Geralds nav Jēzus, bet Jēzus ir šeit. Jesus is here. Jēzus ir šeit. And you don't want to clap hands for him. Un tāpēc Hey! to var tikai afrikāņi. She can do it. How can Continue. I do. I have to continue, of course. Yes. Yes. In any situation, Jebkurā situācijā, I say, es saku, God doesn't need any help. Dievam nav vajadzīga palīdzība ne no viena. He is the superpower. Viņam pieder pārdabisks spēks. Amen. 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 You have seen what the scripture says. Tas, kas ir rakstīts Dieva vārdā, ko mēs lasījām, It means in good or bad situation, God doesn't sleep. tas norāda to, un tas saka to, ka vai labā vai sliktā situācijā Dievs neguļ, Dievs ir nomodā. In your situation, you need God's hands. Un arī tavā situācijā ir nepieciešams, lai Dieva rokas pieskartos tavai situācijai. That's where your victory is. Tā ir tava uzvara. The victory is not from your victory is not from Africa. Your victory is not from Riga. Your victory is not in America, but your victory is in heaven. Amen. Amen. Jūsu palīdzība nav no Rīgas, jūsu palīdzība nav no Āfrikas vai no Amerikas. Jūsu palīdzība nāk no debesīm. Amen. 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 Do you want a victory? Jūs gribat šo uzvaru? Yes? Jā? Aha. Aha. Now, here. Tagad. Give me your spiritual and your physical eyes Tagad. and ears. Jā, atveriet savas fiziskās acis, ausis. Now, if you want a victory, Ja jūs gribat uzvaru, which means you must be ready for war. tas nozīmē, ja jūs gribat uzvaru, tad jums ir jābūt gatavam karam. Yes. Jā, Without war, my sister, there is no victory. bez kara nav uzvaras. You say, yes, I want a victory. Yes, I want a victory. Then be ready to war, to fight. Jā, un jūs sakat, protams, gribu uzvaru, gribu uzvaru, bet tad esi gatavs cīņai un karam. Praise Jesus. Slava Dievam, slava Jēzum. Some of us may be passing through fire. Daži no mums varbūt dotajā brīdī iet cauri ugunī savā dzīvē. Some of us are crying tears. Un viens otrs lej asaras. Some of us are pressed by demons. Un viens otrs varbūt ir tāds dēmonu nospies savā dzīvē. We all have different challenges. Mums visiem ir dažādi pārbaudījumi un izaicinājumi. It may be family challenges. Varbūt ģimenei ir izaicinājumi. It may be office challenges. Varbūt darbā ir pārbaudījumi. It may be physical challenges. Varbūt veselībā ir pārbaudījumi. That is type of wars which you are fighting. Un tas ir tas karš, ko tu cīnies. I am here to declare victory. Un es esmu šeit, lai pasludinātu uzvaru. I am here to declare victory. Es esmu šeit, lai pasludinātu uzvaru. Not into any other name, but in the name of Jesus. Āmen. Nevienā citā vārdā, kā tikai Jēzus vārdā. Āmen. Once you keep embracing the power of God, then you will get victory. Un tad, kad tu spiedīsies Dieva spēkam tuvāk, tu saņemsi uzvaru. Amen. Amen? Amen. I know. Es zinu. You are fighting silent battles. Very silent. Un es zinu, ka tu savā dzīvē cīnies tādas klusas, pavisam klusas cīņas un kaujas. Tu viens zini tās. You are there, but no one knows what you are fighting with. Tu esi šeit, bet neviens nezina, kas ir tā tava cīņa.
But can I tell you? Bet ļaujiet man jums pateikt, Your victory will sound louder. bet tava uzvara skaļi skanēs. Hallelujah. Halleluja! Hallelujah. Halleluja! Today, Šodien, you are passing through silent wars. tu šodien ej cauri klusam karam savā dzīvē. But then your victory, Bet, kad tava uzvara, your victory will sound. tā līks par sevi manīt. Your victory Tava uzvara will be heard by men and women in Dobele. par tavu uzvaru dzirdēs vīri un sievas Dobelē. Your victory Tava uzvara will be heard in the whole of Latvia. par to dzirdēs Latvijā. Your victory Par tavu uzvaru will be heard all over the world. dzirdēs visa pasaule. Grūti noticēt, vai ne? Hard to believe sounds for such a silent reaction. You said, will be heard in the world, and people, yeah, and pastor said, yes, and the rest keeping silent, you know. Amen. Jā, Today you are fighting šodien tu cīnies silently. klusumā, But then your victory will be known by many people. bet tā, kad nāks uzvara, daudzi par to dzirdēs. And your victory will help many people. Un tava uzvara daudziem palīdzēs. Amen. Hallelujah. Halleluja. In Isaiah 54 verse 17. Isaiah Jesajas 54, 54 verse 17. 17. In Isaiah. Jesaja 54, 17. The Bible says Bībele saka, that no weapon. Oh, you see? nevienam ierocim, kas vērs pret tevi, neizdosies tevi pieveikt, un ikvienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Tas ir tā kunga kalpu mantojums, un mana svētība, kas tos pavadīs, saka tas kungs. Ay. No weapon formed against you will prosper. Nevienam ierocim, kas vērs pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Nothing. Nevienam. Nothing. Nevienam. And don't despise yourself. Don't minimize yourself. Tāpēc nepazemini sevi. You are very great. You are very big. Tu esi liels un tu esi varens. You are very big. Tu esi ļoti liels. Why? Kāpēc? Because you are under Tāpēc, ka tu esi the zem. arms, the umbrella. Tāpēc, ka tu of esi Jesus. Dieva Jēzus rokās ietverts. He is the only one who makes us to be big. Un viņš ir vienīgais, kas padara mūs par lieliem. You know, Satan has prepared that area to attack you, that want to attack you, that want to attack you, but there is no weapon formed by Satan which will defeat you. Un Sātans varbūt grib tevi ievainot tajā dzīves jomā, citā dzīves jomā, bet atceries, ka nevienam ierocim, kas vērs pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Which Amen. means Tas, from today, tas nozīmē, ka no šodienas your story is going to change. tavs stāsts mainīsies. From today, No your šodienas story tavs is going to stāsts change. mainīsies. Repeat after her that my story Atkārtojiet pēc manis. Mans stāsts is going to change mainīsies today. šodien. My story Mans stāsts is going to change mainīsies today. šodien. Amen. Amen. Hallelujah. Aleluja. Yeah. So God's promises revives us. Dievs ir apsolījis mūs atjaunot. If God promised you something, Ja Dievs tev kaut ko apsola, He must fulfill it.
viņš grib to piepildīt, And that promise will change you completely. un šis apsolījums arī tevi pilnībā izmaina. He's the one who is the one God who gives us victory into all troubles. Un viņš ir Dievs, kas dod mums uzvaru visās nepatikšanās. All. Visās. Not only spiritually. Ne tikai garīgajās lietās. No, but all. Visās. When I talk about all, Un tad, kad es saku visās, even in what you do, pat tajā, ko tu dari, even into your body, pat ja tavs ķermenis, even into your business, pat ja tavs uzņēmums, even biznes, into your everything. tavs viss. Amen. Amen. We are not called to be like other Christians. Mēs kā kristieši neesam aicināti būt, I am not called to be like you. ja? Es neesmu aicināts būt kā tu. You are not called to be like me. Es neesmu aicināta būt kā viņš, But we are called to be like Jesus. bet mēs esam aicināti, lai būtu kā Jēzus. Amen. Clap, clap. Droši, skaļāk aplaudējiet, skaļāk. Clap. Skaļāk, Clap, clap, clap. droši aplaudējiet. Yes. Jā, You are not called to be like an African. tu neesi aicināts būt kā afrikānis. You are not called to be like a European. No. Tu neesi aicināts būt kā eiropietis, But you are called to be like Jesus. bet tu esi aicināts, lai būtu kā Jēzus. Amen. This is why in Acts chapter Jā. 17. Apostuļu darbi 17. nodaļa, Acts chapter 17, verse no 20. 22. līdz 23. pantam. Acts Apostuļu darbi 17, 22, 23. 17, verse 22 and 23. 22, 23. Pāvils stāvēdams Aeropaga vidū sacīja: Atēnieši, es redzu, ka jūs visās lietās esat ļoti dievbijīgi, jo staigādams un aplūkodams jūsu svētumus, es atradu arī altāri ar uzrakstu nepazīstamam dievam, ko jūs nepazīdami godājat, to es jums sludinu. Paldies. Paldies! Thank you! When Paul was preaching the gospel, Tad, kad Pāvils sludināja evaņģēliju, he reached in a certain place called Athens. viņš nonāca vietā, ko sauca Atēnas. And then he saw men who were Christians. Un viņš redzēja cilvēkus, kas bija kristieši. And they were called themselves Christians. Un viņi sevi dēvēja par kristiešiem. And then say, Un viņš domā, which type of Christianity is that? kāda veida kristietība ir tā? Jā, Which type of Christianity? kāda veida kristietība ir tā? They wrote something like, we are serving an unknown God. Un tur bija, Unknown. jā, un tur bija rakstīts, ka mēs kalpojam nepazīstamam dievam. Then if I say that you have to be like so and so, what if he's serving an unknown God? Un tur bija, ja es jums saku, ka jums ir jābūt tādam vai šitādam, tad tur bija rakstīts nepazīstamam dievam. Be like Jesus. Esi kā Jēzus. Amen. 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 He is the one, the owner of our lives. Viņš ir tas, kuram pieder mūsu dzīve. Amen. Amen. And if you surrender everything to him, Un ja tu nodod visu, kas tev ir viņa rokās, he will do whatever he wants you to be. viņš darīs to, ko viņš grib, lai tu darītu. He will change you the way he wants you to be changed. Viņš tevi pārveidos tādā veidā, par tādu, kādu viņš grib tevi redzēt. I have told you that Es jau tev teicu, this is the time for war and victory. un es jums teicu, ka šis ir laiks karam un uzvarai. And you can't get victory unless you start with war. Un Start fighting. tu nekad nenonāksi pie uzvaras, ja tu neiesaisties karā. I don't know whether you will fight with your arms. Ja? Un tu cīnies ar savām rokām. I don't know.
I don't know whether you will use your head. Aha. Un nezinu, vai tu lietosi savu galvu, ja fiziski cīnīsies. Es nezinu. I don't know whether you will use taekwondo. Ja nezinu, vai jūs savas kājas lietosiet, lai kādam pa pendeli iedotu. Whatever you will use, Lai ko jūs arī lietotu. it's only Jesus who has the power to direct anything you will do. Un tikai Jēzum ir vara mērķtiecīgi virzīt katru lietu, ko jūs darat. Let me give you a typical example which you know very well. Ļaujiet man jums pastāstīt piemēru, kuru jūs visi ļoti labi pazīstat. When David was fighting with Goliath, Tad, kad Dāvids cīnījās ar Goliātu, you know, I believe you know the story. es ticu, ka jūs zinat to stāstu. Goliath, who was big Ja. and fat and trained. Goliāts bija milzīgs, dūšīgs, ja? Milzis. David, who was just a young kid and just almost useless. Un Dāvids, jauns puisis, gandrīz tāds mazlietojams dzīvē, ja? But because he was under the leadership of the Holy Spirit, Bet tāpēc, ka viņš bija zem svētā gara vadības, the Holy Spirit directed the weapon which David had. svētais gars virzīja to ieroci nelielu, kas bija viņa rokās, tieši tur, lai trāpītu You ienaidniekam. know very well that he overcame Goliath. Un jūs ļoti labi zinat, ka viņš uzvarēja Goliātu. Ja? The weapon which you have is the word of God. Tie ieroči, kas jums ir, tie ir Dieva doti. Amen? Amen. So the word of God will help you to Un kill your ierocis, kas jums ir dots, ir Dieva vārds, un Dieva vārds palīdzēs jums gūt uzvaru. enemy. Amen. When you pass through challenges, Tad, kad mēs ejam cauri izaicinājumiem, don't allow those challenges to divert you from the word of God. neļaujiet šiem izaicinājumiem jūs novirzīt no Dieva vārda. You know, some people say, I have prayed, but God doesn't answer. Aha, un tas ir, es tik ilgi esmu lūdzis, bet Dievs neatbild. I have told the Mancitais to pray for me, but God doesn't answer. Es esmu teicis mācītājs par mani aizlūdza, bet Dievs neatbild. Let me tell you, Ļaujiet man tev pateikt. before something comes better, it first becomes bitter. Aha. Pirms tam, kā kaut kas nāk, pirms tam tas kļūst skāps. I know today you are passing into a situation which is sour, which is Un, bitter. jā, un tagad varbūt tu ej cauri situācijai, kas tev šķiet tāda skāba un rūgta dzīvē. But don't mind. Bet no šī Your brīža, situation no šodienas, tava is going situācija, to be better no and šīs excellent. dienas sākot, tava situācija ies uz labo pusi. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Don't look just nearby. Neskaties tikai tā, sev pavisam tuvu klāt. Don't look just nearby. Neskaties tikai tā, pavisam sev tuvu, But look beyond. bet skaties pāri, Look beyond. skaties tālāk. Satan may be here nearby you, Un Sātans varbūt tepat kaut kur tavā tuvumā grozās, but don't fear him. bet nebaidies no viņa. There is somebody. Bet skaties uz There is kādu. somebody Skaties uz kādu, who is on your side kurš ir tavā pusē, to defend you lai tevi in aizstāvētu any area. visās dzīves jomās. That is Jesus. Un tas ir Jēzus. That is Jesus. Tas ir Jēzus. Amen. 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 And allow him to make surgery into your life. Allow Jesus to make surgery into your Aha. life. Un ļauj, lai Jēzus izoperē tavu dzīvi. Allow Jesus to make surgery into your family. Ļauj Jēzum operēt tavu ģimeni. Allow Jesus to make surgery into your riches. Ļauj Jēzum izoperēt tavas bagātības. I don't know in Europe, but in Africa, somebody may bewitch, to bewitch you. Jā, tātad nezinu, kā tas ir Eiropā, bet Āfrikā mums ir burvji. They practice witchcraft and then
and then they bewitch your job or your business. Ok, un viņi var nolādēt gan tavu darbu, gan tavu biznesu. I think even here you have Jā, it happens also here. Jā, šeit tieši tas pats notiek. Kāds var nolādēt kaut ko. Yes. Jā? But then, if you allow Jesus to make surgery into your business, Bet ja tu ļauj Jēzum izoperēt to tavu biznesu, šo, then he will say, tad viņš tā, once he makes surgery into your business, un tad, kad viņš taisa to operāciju tavā biznesā, he will get all of those satanic issues, viņš paņems visas tās sataniskās lietas projām. and then he will remove everything. Un tad viņš aizmetīs prom to visu. Jā. Aplaudējam. If you allow him to make surgery into your body, Un ja tu ļauj viņam izoperēt savu ķermeni, savu miesu, from your head to your foot down, no taviem matu galiem līdz papēžiem, I will not touch you, don't mind. viņš nepieskarsies man, lai nesatraucos. He will make surgery into your back, Viņš izoperēs tavu muguru, or into your head, tavu galvu, ja vajag, into your face, seju, ja vajag, into your stomach, vēderu, ja vajag, everything which belongs to you. visu, kas pieder tev, And kas then tev ir. He will remove everything bad. Un tad viņš visu slikto noņems nost vienkārši. Everything bad. Visu slikto. Does the type- Amen! Those type of sicknesses which are there, Visa veida slimības, kas tev ir. you are just there carrying those sicknesses. Un tu tikai stiep tās slimības sev līdzi. You have gone to doctors, but nothing, good Tu results. dodies pie daktara un nulle rezultāta tam visam. But once you allow Jesus to make surgery into your body, Bet tad, kad tu Jēzum ļauj izoperēt savu ķermeni, he will remove everything and tad it's viņš not there. visu paņems projām, lieko un aizmetīs prom. Hello? Hell. Labdien. Amen. Amen! Are you ready? Esat gatavi? You know, Satan has nuclear bombs. Sātanam ir tie kodolieroči. He has a nuclear. Viņam ir kodolieroči. And those nuclears are not made for animals or trees or whatever. Un kodolieroči nav domāti priekš cietuma vai priekš dzīvniekiem. But Satan's nuclears are made to destroy the church of God. Un Sātana kodolieroči ir domāti iznīcināt Dieva draudzi. And I and you, we are the church of God. Tu un es, mēs esam Dieva draudze. I'm telling you, Un es jums saku, it's only Jesus who will paralyze those Satan's nuclear. tikai Jēzus var paralizēt visus Sātana kodolieročus. Amen. Amen. Yes. Amen. This is why me and you are here today. Un tas ir tas, kāpēc jūs un es, mēs esam šeit šodien. If really you allow the word of God to be full into your life, Ja jūs ļaujat Dieva vārdam pilnībā izpausties jūsu dzīvē, I believe es ticu, it's now time to testify. ka tagad ir laiks liecināt. It's time to testify. Laiks liecināt. We need to grow stronger in the Lord Mums ir jāaug stiprākiem tajā kungā, so that tomorrow we can testify. lai rīt mēs varam liecināt. Hallelujah. Halleluja. There's something which God is going to do into this place. Ir kaut kas, ko Dievs darīs šajā vietā. Now, Tagad you have to end Satan's things before they end you. tev ir jāpieliek punkts vēlna lietām, pirms tās pieliek punktu tev. You have to end Satan's plan before they end you.
Tev ir jāpieliek punkts Sātana plānam un nodomam, pirms tas beidzās. If you remain with Satan's plan, it's upon you. Aha. Jūs varat samierināties ar to Sātana plānu situāciju, kāda ir tagad. Don't blame Mansitai Sigunta. No. Ja? Nevainojiet mācītāju Guntu. Don't blame Bishop Gerald. No. Neapsūdziet bīskapu Džeraldu. Don't blame my sister. Erika. Don't blame Erika. No. Nepārmetiet neko Erikai. Blame yourself. Pārmet sev, ka tu samierinājies ar to. Amen. Amen. We were given power. Mums ir dots spēks. We were given victory. Mums ir dota uzvara. And it's free of charge. Par velti, bez maksas. Amen. Amen. God bless you. Lai Dievs svētī jūs. You know, the clock doesn't stop. Aha. It's just going. Aha. Pulkstens nav apstājies, tas visu laiku iet uz priekšu. Amen. Amen. Father, in the name of Jesus, Tēvs Jēzus vārdā, we give you honor and glory. mēs dodam Tev visu slavu un godu. We are here, your daughters and boys. Mēs esam Tavi sons. dēli un meitas, esam šeit. We have come to meet you. Mēs esam atnākuši, lai sastaptos ar Tevi. Help us, oh God. Palīdzi mums, Dievs. Help this congregation. Palīdzi šai draudzei. Help the pastor and her staff. Palīdzi mācītājai un viņas komandai. Thank you for your word. Paldies par Tavu vārdu. It's really a word of victory. Tas ir uzvaras vārds. We are ready to receive it. Mēs esam gatavi to saņemt, And it will glorify your holy name. lai tas paaugstina Tavu svēto vārdu. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzu. In Jesus' name I pray. Jēzus vārdā es lūdzu. Everybody say amen. Visi saka āmen. Āmen. Amen. Āmen. They say that if there is anyone who Mācītāji teica, ja ir kāds, kas grib, lai par jums aizlūdz. Now, before that, Bet pirms tam, you may be here, varbūt jūs esat šeit, but then you want to receive Jesus Christ bet varbūt tu gribi pieņemt Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju. as your Savior. Jā. You know, going to church, Iešana draudzē, it doesn't mean that you are born again. tas nenozīmē, ka tu esi jaunpiedzimis. No. Nē. Even somebody who is not a Christian can come. Pat ja tu neesi kristietis, tu vari pilnīgi mierīgi nākt uz draudzi. Yeah. Jā, But bet you may be the one. tu varbūt esi tas. Then if you are the one, then you lift up your hand. Bet ja tu esi tas, kurš grib Jēzu pieņemt savā sirdī, tu vari pacelt If you want to roku. receive Jesus Christ as your Savior, Ja raise tu up gribi your hand. pieņemt Jēzu kā savu personīgo glābēju, tas ir iespējams, mēs lūgsim. Before you bring your problems, your physical problem or Pirms, financial problem or whatever, pirms tu nāc un lūdz šeit par problēmām vai par miesas dziedināšanu, let me just know that if you haven't received Jesus, then we pray for you. ļauj man zināt, ja tu nekad neesi pieņēmis Jēzu par savu personīgo glābēju, tad es gribu par tevi Dievu lūgt. So, praise God that we are all born again. Tas nozīmē, ka mēs visi šeit esam jaunpiedzimuši. Nē, Amen? now there is one lady. Amen. Jā. Praise God. Thank you. Paldies! Varat Jā, varat droši aplaudēt. Amen. Amen. Now, is it possible? In Africa, we say mama. Yeah. That's African way, not European. Mama, can I see you? Jā, Can I maybe pray with you? This side. Āfrikā Aiju to sauc, viņi saka mamma. Aija, viņš prasa, vai būtu iespējams, ka tu iznāc priekšā un viņš par tevi Dievu aizlūdz. Is it? Ar visu bērniņu, jā.